Pēdējā laikā velospēds aizvien biežāk tiek izmantots nevien kā lētākais pārvietošanās līdzeklis ikdienas gaitās, bet arī atpūtai. Justies droši un komfortabli gan pagaidām nevienmēr izdodas. Vajadzētu tomēr uzlabojumus, tāpēc veloceliņš ir lieliski iespēja kā uzlabot šo situāciju, gan arī, lai autovadītāji būtu drošāki, ka velo vadītāji tikai nemaisa viņiem, bet, teiksim tā, viņi piedalās arī satiksmē. Eiropā pašlaik tiek izstrādāts jauns velomaršruts no Grieķijas līdz Somijai. Ieguvēji būs arī Latvija. 561 km garš veloceliņš paredzēts arī gar Latvijas jūras piekrasti. Apmēram 100 km garumā tas visies caur Vidzemi, no tiem 26 vedīs pa Cernikavas novadu un tādējādi iespējams pavērst ceļu turisma nozars uzplaukumam. Bet mēs gribam apkārtot kopēju infrastruktūru, runāt par infrastruktūras attīstību kompleksi, nevis tikai par 1-3 metrus platu taciņu, jo tam nav jēgas, ja nav toaletes, nav atpūtas vietas, nav pieejas jūrai, nav norādes, nav pakalpojums sniedzēju, jo ieguvums ekonomikai būs tikai tad, ja uzņēmēja darbība no tā pelnīs. Lai gan uzņēmēji stāsta, ka velotūristu skaits aizvien pieaug, pateikt cik nevar neviens. Mums Latvijā nav veloskaitītāju. Un, ja Latvijā būtu veloskaitītāji, kas nemaksā lielu naudu, kaut vai Cernikavā uzlikt veloskaitītāju, jūs paši varētu saprast, cik bija šogad un cik ir nākošgad. Un tas ir pašvaldībai ļoti svarīgi, lai iedzīvotājiem paskaidrot, kāpēc velotūrisms ir svarīgs, jo velotūrists vienā dienā atstāja tur 20, 30, 40 latus, teiksim, atkarībā no uzturēšanās ilguma. Turpmāk gan velo infrastruktūras attīstībai izmantot Eiropas finansējumu, ja netiks uzstādīts skaitītāji, nebūšot iespējams. Tie paredzēti arī projektā Eirovelo 13, kura būvniecība paredzēta nākamajā plānošanas periodā. Cernikavieši spēruši arī pirmo soli, izveidojot velotūrismam draudzīgu uzņēmumu zīmi, ko pirmais saņēma viesunāms Medzabaki. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.